Labdien, Baiba Kranāte. Aģis upīte brīnišķīgā, kāds varbūt jau ir redzējis fantastiskos attēlus, ko es kādreiz ielieku Facebook vietnē. Vēlos uzaicināt, pastāstīt sauli arī, savienoties ar sauli visiem kopā. Faktiski man šodien deleģēja runāt divu cilvēku vietā. Es runāju par diviem. Mana sena draudzene, ilgadīga kolēģi, cilvēks, ar ko es savulaik sāku ne tikai jogas praksi pati apgūt, arī pēc tam tālāk vadīt pirmās nodarbības, bet vēl sen pirms tā 2000. Gada maija vidus, kad mēs pirmo reizi nokļuvām uz jogas tepiķīšu pie Dipikas. Mums paveicās ar pirmo jogas skolotāju. Vēl pirms tam daudzus gadus bijām malušās un mēģinājuši saprast, kas esam mēs un kas ir pasaule, kurā mēs dzīvojām. Viss reiki pasākumi un viss, kas tik nav bijis. Mēs esam izgājušas katra savu tādu pietiekami lielu patstāvīgu pieredzi, bez tā, ka savu laiku toreiz gan sākām vadīt kopā, gan arī, man liekas, Ievas šīs te meitenes, kas man deleģēja draudzenes ideja, arī tolaik bija nosaukt Yoga Life Art. Mēs abas kopā veidojām šo projektu toreiz. Mēs atkal vadīsim kopš ilgiem laikiem kopā vienu pasākumu. Brīvā dabā, bet vienlaicīgi ir iespēja netikt saliedētiem un kukaiņu sakostiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs arī lūdzam pieteikties laikus un arī lūdzam diezgan nopietni rezervēt to vietu, jo tas, ko organizatori pirms tam darīs, sakot, zāles pļaušana un garāžas kārtošana un tepiķīšu vešana un visu kontaktu informācijas nosūtīšana, jo vieta patiešām ir pietiekami cilvēka neskartā vietā, dabā, Ievas mājās, īpaša vieta, kāds varbūt ir redzējis arī, kur es jau ieliku šo bildi, zelta vārtus, tur īpaša vieta. Tie, kas būs, tiks izstaidzināti gan pa pļavām, kopā ar augu vākšanu un tā tālāk, un speciālu latviskā stilā smaržkociņu veidošanu, tie, kas varbūt nāk uz nodarbībām vai kuram kādam es jau esmu iedāvinājusi. Jums ir šie te smaržkociņi īpašie veidot, atvedīšu es speciāli no sava dārza, arī tās dažas absolūti nepieciešamās sastāvdaļas. Mēs ar Ievu veidojam šos saules vārtus 22. jūlijā. Tas impulss nāca tad, kad es burtiski pirms pāris nedēļām atkal sajūtu kaut kādu ļoti spēcīgu vilkmi atgriezties pie saules sveiciena. Surya Namaskāra, kurš praktizē jogu vai pat nepraktizē, gan jau noteikti ir dzirdējis par šo te tradicionālo sveicienu, kuram ir daudz dažādu versiju variantu, bet būtiski nav tas. Un tieši atcerējos, ka man taču ir viena no fantastiskiem skolotājiem dota lieta, šis te sveiciens kopā ar saules 12 vārdiem. Tad saulē dažādi 12 aspekti, kā mēs to godinam vienlaicīgi sauli sevī. Bet lūdzu uzreiz nebiedējieties vai kaut kā nefokusējieties vai nelieciet sevi matricē. Par to, ka tā būs jogas lieta un ka tur, piemēram, būs vajadzīgi sagatavoti trenēti ķermeņi, kas, protams, vienmēr var būt arī liels pluss. Bet ne tas šoreiz šeit ir noteicošais. Šeit noteicošais ir vēlme atvērties vispār saules enerģijām. Šis saules sveiciens būs viens no veidiem, kā to varēs darīt. Turklāt pat, ja jūs esat, teiksim tā, pat ja pat vispār fiziski nav iespējams kustēties kaut kādas saslimšanas dēļ vai kaut kādas, veselības problēmas dēļ vai organismu individuālo īpatnību dēļ dotajā brīdī, kā saka viens mans paziņā ārsts. Arī tas nevar būt šķērslis, jo to var darīt mentālā veidā. Tā vienkārši atvēršanās šeit lielai svētībai un atcerēšanās arī, ka mēs katrs pats arī sevī nesam kādu no saules aspektiem.
Un, ja šie 12 vārdi, ja 12 mantras tā arī var teikt, kas to atgādinās, piemēram, pati pirmā mitra, ja, viss, kas nozīmē, ka saule, nu, tas īpašības vārds, kas ir visu dzīvo būtņu draugs, kas visiem spīd bez nosacījuma, ja, vai tur, nezinu, kas tur dzīvo kādai mazai ziltiņai, vai mazai slieciņai, vai, nu, šeit ir varenai liepai, kur jau ieraudzīja jau ir. Nē, tas ir riekstkoks ar jaukiem riekstiem. Tādi aizmetušies. Ok, tas nebūs vienīgais pasākums šajā te dienā, 22. Būs, ko Ieva darīs. Viens no instrumentiem, ar ko Ieva strādā, ir gongi, ja viņi tos devē par skandām. Man pašai bija diezgan liels pārsteigums un izrādās arī viņai, kad mūsu ezeru nometnē Siguldā viņi ieradās ar centrālās saules gongu. Varat iedomāties? Viņai ir dažādi citu planētu gongi, bet viņa pat arī mums stāstīja, ka šis te saules gongs vienmēr stāv mājās, nu, kā lai saka, goda vietā un tiek atvērts, ka tāda, jā, tanka tikai 4 reizes gadā uz lielajiem saules ritiem, jā, un tā, tad tiek spēlēts, un kur nu vēl jau vairāk vests kaut kur prom no mājām. Viņi ieradās pie mums ar šo centrālās saules gongu, skandu, kā viņi to devē, un teica, jā, jūs esat gatavi, un viss. Un šī brīdī es nodod arī Ievas stāstu. Viņa teica, tu māki taisīt video, tu māki runāt, tu arī runā. Kā mēs zinām, jā, tad mēs atrodamies uz planētas, kas savukārt ir galaktikā, kura šeit tad pietuvojas galaktikas centram, jā, centrālai saulei, šeit tad attālinās pēdējie laiki ir bijuši par to, ka mēs esam bijuši tāli no tā un ir bijis maz varbūt šīs centrālās saules gaismas, bet vienmēr uz planētas ir bijuši, uz Zemes ir bijuši īpaši cilvēki, mūki, mācīti, cilvēki ar iztaisnotu enerģētisku asi, kuri ir spējuši uztvert pat visu, kad galaktika vai Zeme ir bijusi vis tālākajā posmā no centrālās saules stariem. Vienmēr ir bijuši cilvēki, kas ir varējuši uztvert šos starojumus un tādā veidā saglabāt uz Zemes harmoniju, miera un ideju par to, ka zelta laikmets kādreiz atkal atgriezīsies, atkal mēs pietuvosimies. Kā mēs zinām, tad pēdējie gadi ir par to, ka mēs izlīdzinamies ar centrālās saules enerģiju, un tad es ļoti ceru, mēs ļoti ceram, kas veidosim šo pasākumu, ka mēs esam gatavi paši sev un arī tiem, kas ieradīsies, atgādināt, aktivizēt sevī šīs centrālās saules starojumu, spēku, vienlaicīgi pašiem to priekš sevis nest vispirms, būt pašiem laimīgiem, stipriem, spēcīgiem. Un pēc tam tādā veidā, jā, mēs to varam, ja nepieciešamības gadījumā nest tālāk. Jā, gaidīsim. Atļausiet tagad pāriet plūstoši otrajā daļā. Tas bija par šo te pasākumu. Šobrīd varbūt atbilde tagad otrajā daļā vairāk uz to, kas notiek šobrīd gaisā. Man te kāds nu pat vaicāja e-pastā. Un es jūs aicinu, starp citu, tas ir brīnišķīgi, ka jūs man sūtat e-pastus un privātas vēstules. Man nav iespēja visiem patiešām atbildēt, jo šodien vien ar šo te video es pāris stundas noņēmos, kamēr es dabūju. Un kamēr tas vēl nokļūs līdz jums. Bet rakstiet komentāru sadaļā un Facebookā ir tāda iespēja, un tur jums atbildēs citi, un darbojieties savstarpēji, apmainieties, iepazīstieties, komunicējiet, dalieties ar savām zināšanām. Es taču arī nevaru zināt visu. Kur nu? Tātad, kas notiek gaisā, un sajūta ir bijis tāda, ka vispār cilvēks ne pats rīkojas, bet kāds ar viņu rīkojas, un ka tā nav viņa zināma, labi sajūta, īpaši man ar kaut kas tāds pēdējā laikā notika. Jā, es pat atļaujos domāt, kā enerģētisks, psihisks uzbrukums un tā tālāk, bet
Šis ir arī laiks, ka to visu var ļoti ātri sakārtot. Atslēga tam ir, ka es uzņemos atbildību par to, kas es esmu, ka es esmu pati visa radītāja un visa centrs. Un arī, pat ja tas īstenībā, ir labi, kad ir zināšanas, es sapratu, ka tas ir pieķēries kaut kur no ārpuses, tas nav no manis. Bet arī pat laikā tas, kā es jutos, bija diezgan izaicinoši. Bet vienlaicīgi es uzņemos atbildību arī par to, ka tas ir norezonējis ar kaut kādām dziļām ļoti, tas bija ļoti spēcīgi, ko es piedzīvoju. Man, godīgi sakot, draugi, man tie, kas zināja, daži tuvākie, stipri vaicāja, kā iet periodiski. Un uzņemoties atbildību un atbrīvojot visu, es pat neskatījos, no kurienes tas ir nācis vai kāds, kurš to es uzņemos atbildību, ka tās atsedz dziļākās slēptākās vietas manī, un tur bija diezgan stipri, kas acīm redzot norezonēja, kas bija aizmirsies. Es iepazinu pati sevi vēl labāk, sevi kā arī kā kosmosiskā galaktika, tur tādas lietas nācās godīgi atzīties. Tā būs tagad, tāds tagad laiks. Īsi visu nevar izstāstīt vienā video, bet lai ir impulss, lai ir iedvesma, un man ļoti palīdzēja zinoši cilvēki apkārt. Viņu nav daudz, bet tā kā man ir paveicies, ka es strādāju ar meistariem, tāda svētība pat speciāli nelūdzot, un tā vienkārši arī šī komunikācijā, kaut vai tikai pat, ja tā nebūtu bijis kaut kāda konkrēta lieta, ko mēs kopīgi praksis, ko daram, bet jau komunikācija vien ir to vērta, un es aicinu. Esam kopā. Kaut vai šeit pat komentāru sadaļā. Tā.